Kas ir realitāte? Objekts numur 1, objekts numur 2. Objekts numur 1 domā, ka objekts numur 2 ir dīvains. Viņā atspoguļojās dīvains objekts. Objekts numur 2 domā, ka objekts numur 1 ir interesants. Objektam numur 1 atspoguļojās pirmais objekts kā interesants. Jā. Nākamā lieta. Kā top darbi? Indivīds domā, kā izdarīt darbu. Viņš izdomā, bet tad viņš tā kā iet, bet viņš apstājās. Jo, piemēram, objekts numur 2 pasaka, ka tev nesanāks. Objekts numur 1 ir apstājies, viņš paiet uz aizmuguri. Viņš it kā iet uz priekšu, bet viņš neiet uz priekšu kā uz priekšu, viņš iet uz priekšu ar aizmuguri. Viņš it kā iet uz priekšu aizmuguri un skatās uz to pagātni, ko tas objekts numur 2 ir teicis. Objekts numur 2 visu laiku tā kā traucē, bet viņš tā kā virzās uz priekšu, bet viņš skatās uz to aizmuguri. Bet, lai mēs teiktu uz priekšu, mums ir jāskatās uz priekšu. Mēs ejam tālāk. Ejot tālāk, atkal objekts. Vau, un atkal apstājos. Un tā mēs tā kā buksējam. Lai mēs kļūtu neatkarīgi no citiem objektiem, mums ir jāizstrādā sava aizsardzība. Lai izstrādātu savu aizsardzību, Zaķis noskaita mantru. Tad viņš dodās ceļā. Un viss viņam skan kā dziesma. Viņš tik dzied un dzied un dzied. Un tā arī neviens objekts numur 2 neuzrodās.